Tā, nu labvakar, jūs gadījumā labrīt, jā, tāpēc, ka Viģiks top vakarā, bet ielikšies viņu rītā. Respektīvi, nu tagad atkal kaut kādu brīdi bez visa to, ko es tur vēl paralēli postošu, neliela informācija par grāmatu. Jā, pavisam drīz iznāk grāmata, man ir bijis viens rakstīņš, respektīvi, jā, Facebookā un Instagramā, jā, bet, piemēram, tie cilvēki, Instagramā bija vispār, es neatceros, Facebookā točni bija, jā, bet, respektīvi, vidi, ko es varu ielikt arī TikTokā, nu, tur huj kāds pirksto grāmatu, bet labi, un YouTube'ā tomēr tur, zinu, ka tur ir arī manējā publika un tā. Respektīvi, dargie draugi, jā, šīs nedēļas laikā iznāk manējā, nu jau 11. grāmata, jā, un viņa būs pa Šrilanku, jā, pa tur, kur mēs bijām salīdzinoši nesen ar savējo kundzi, jā, tur bija, bļaļ, brīnum lietas, un respektīvi, viss tās brīnum lietas, viņas tik smuki aprakstīts grāmatiņā, jā. Tie, kas ir bijuši Šrilankā, varēs pārbaudīt, vai, nu, viņiem bija kaut kas līdzīgs, tie, kas nav bijuši, varēs nopirkt un saprast, ka viņi tur, bļaļ, nihujā negrib braukt, vai tieši otrādi, viņi tur ļoti grib braukt, jā, pateikšu, ka, nu, man ir otrais variants, patiesībā man tā zeme ļoti patīk, bet, nu, protams, tur ir daudz ko paņirt, nu, un, respektīvi, grāmata būs pa to. Šobrīd man nav fiziski jums ko parādīt, jo viņa tipogrāfijā vēl ir, jā, viņa tipogrāfijā, bet man šodien zvanīja un zvērēja, ka viņa, nu, būs šīs nedēļas laikā, būs, viņa saka, Žigī, tad vičai pa bazaru, viss normāli. Un es zinu, jā, Jelgavas tipogrāfija, viņa pa bazaru vičai vienmēr ir bijis tā. Tā kā tā, jā, tikko man būs, es uztaisīšu vēl vienu video, kur es parādīšu. Kāpēc šis video? Tātad, dargie draugi, jā, principā mēnešu otrajā pusē es pisu prom uz ilgāku laiku, jā, es pisu prom piedzīvojumos, atkal, protams, neteikšu uz kurienu, ja nu gadījumā, kas nojūk, jā, lai pēc tam atkal neteikt, jā, bļaļ, nesanāca tā, es vienkārši saku, ka es tur, bļaļ, uz 2 dienām biju izdomājis, jā, bļaļ, karoči tā, bet tātad, tagad tie, kas grib manu grāmatu, būs links, jā, būs links vai komentārā vai zem video vai video nosaukumā, kaut kur es to linku iebāzīšu. Lūdzu, piesakamies steidzami. Kāpēc? Tāpēc, ka principā es jau esmu uztaisījis plānčiku, kad es braucu apkārt pa Latviju, un ja jūs piesakaties tagad, es jums to grāmatu paspēju aizsūtīt, ja jūs nepiesakaties, jā, nu tad jūs viņu vienkārši, nu, dabūsiet kaut kad vasarā, vai atkal varēsieties, te sarunāšu, es vēl neesmu runājis neko ar šitām te grāmatnīcām, jā. Pilnīgi iespējams, ka es viņiem nemaz nedošu, ka es pats viņus notirgoju, jā, nu, tā kā parasti bijis, jā, nu, parātam es kaut ko iedod. Respektīvi, jā, tā tad, sākot, principā, ar 8. datumu, ka man ir pasākums Ādažos, tie, kas nāks uz Ādažu pasākumu, viņi jau to grāmatu dabūs, jā, labās ziņas, jā. Tie, kas nāks 9. uz Siguldas pasākumu, jūs jau to grāmatu dabūsiet, jā, tāpat 9. dabūs tie, kas ir pieteikušies no manīm saņemt, nu, tā kā, zin, kā personīgi no autora, tur, bļaļ, ar labu vēlējumiem, ar kafijas dzeršanu, svecīšu gaismā un tā tālāk. Karaģi būs ņem grāmatu, un, bļaļ, davai tas vidaņie, jāzina, ka pēc tālāk man laika nav, jā, jo es mēģinu visu šito te trakumu apskriet 2,5 dienās precīzāk, jā. Tātad 9. jā, Saldus, Jūrmala, Rīga, jā, būšu, pēc tam ziņošu, pieteiksieties, norādīsiet tās pilsētas, es ziņošu kādu un cikos es būšu, nu, ka tur, respektīvi, tai laikā tās grāmatas varēs dabūt 11. Es izbraucu Ahujeno gabalu, sākot ar Limbažiem, aptveru visu Vidzemi, jā, tad es varu nosaukt Limbaži, Cēsis, Valmiers, Milte, Nalūksni, Gulbeni, Rēzekni, Madoni, Jēkabpils, Pļaviņas, Koknes, Aizkrauka, Lielvēr, Ķegums, Oga, Rikšķila, visos es pieturu burtiski uz minūtēm, atdot grāmatas mautas tālāk, jā, un es, principā, pus Latviju apbrauc, jā. Līdz ar to, ja jūs piesakaties, tad zināt, ka 11. jūs tiekat pie grāmatas, ja jūs esat no tiem apgabaliem, jā. 12. jā, es aptveru visu pārējo Latviju, jā, tātad tā. Ķekava, Iecava, Bauska, Jelgava, Dobela, Tukums, Kandava, Tāls, Ventspils, Kuldīga, Aizpute, jā. Visi tie tiek aptverti 12. datumā. Ja es jūs nenosaucu, nu tā tad jūs pilsētā kaut kādu iemeslu dēļ es neiegriezīšos, jā. Ne tāpēc, ka viņi man nepatīk, bet visticamāk tāpēc, ka tur parasti ir tālu jābrauc un maz cilvēki, kas ņem, jā, bet nu šajās ir diezgan cilvēki, kas ņem. Nu un Liepāja sākot principā ar 7. datumu, arī jums būs īziņas, jūs varēsiet nākt tām grāmatām pakaļ, uz kurien jūs jau zinat, jā, vai nu sarunāsim kas un kā un kādi. Tiem, kas piesakās caur Omnivu,
būtu ļoti svarīgi, ja jūs piesakieties laicīgi, lai es jums varu paspēt izsūtīt, respektīvi īziņas, un lai jūs man paspētu atskaitīt naudiņu, un lai es paspēju sapakot un izsūtīt. Jo, kā es teicu, 20. datumā es pavisam noteikti esmu prom, bet es jau domāju, ka es 17. esmu projām, jā. Tā kā tā, dārgie draugi, nebremzējam, piesakamies, jā, jums šobrīd, tā kā interesē. Tagad, jā, ja nē, es domāju, ka grāmatas man paliks pāri, es domāju, būsim godīgi, man vienmēr kaut kāda maza čupiņa paliek pāri, kas, pēc tam aiziet, jā, bet šoreiz ir tā, ka es speciāli zināju, braukšu prom, es pasūtīju mazliet mazāku metienu, jā, mazliet mazāku metienu, stipri, teorētiski var arī nepietikt, jā, ja jūs tad pēdējā brīdī kasa deg un, sūtīt, nesūtīt, huj, viņi zina, vai vēlāk, vai rīt samaksās, beigās, zin kā, neko, varēs lasīt, kurzems vārdi, jā, vai, zin kā, tur komjoniet vai cīņu, vai kas tur tagad pa laikrakstiem, es jau tagad nelasu, jā, grāmatu var arī nesanākt. Bet jā, runājot par cenām, principā tajā linkā, kas ir norādīts, tur ir cenas, jā, tur var pieteikties uz jaunāko Šrilankas grāmatu, tur var pieteikties uz tām kaut kādām 50, cik man ir palikuši Okeānijas grāmatas, tagad par, normālāku cenu, tāpēc, ka, zin kā, jādod un visu un jaunā ir. Un ceļoļu grāmata, jā, arī šobrīd uz Skidonu, tā kā uz tām var pieteikties. Jā, kaut ko to es gribēju pateikt, jā, vienkārši tikko man būs grāmata, es parādīšu, kā viņi fiziski izskatās, bet idejiski tie, kas jau ir pirkuši, viņi izskatās apmēram tāpat, jā, bildītes, teksts, smuks noformējums, kvalitatīvs papīrs, viss tā kā normāli. Ļoti patīkam cena, jā, ļoti patīkam cena, tā kā, jo tā kā pataisnu no autora, tā ir 22, jā, ja mēs sūtam anonimu, tā ir 27, jā. Jebkurā gadījumā ir lētāk nekā iepriekšējā, jā, pateicoties maniem atbalstītājiem un tā. Kaut kā tā, dārgie draugi, jā, ja kaut kas nav skaidrs, varat uzjautāt labāk personīgi, nevis komentāros, ja tur, citreiz, zin kā, tur nespēja izlasīt visu. Tur ir normāli komentāri, bieži ir huīņi, un tad tu nemaz nelasi viņus un tā. Tā kā kādi jautājumi, jā, droši rakstiet, mēģināšu iespēju ziņās atbildēt, un varu pateikt tagad jau, ka es, piemēram, jā, jau tie cilvēki, kas man ir atskaitījuši uz kontu naudiņu, jā, es samaksāšu par Omnivu. Man vēl nav grāmatas, bet es varu pateikt, es jau drukāju reku jūsējās uzlīmes, tikko man ir tās grāmatas, viņas momentā tiks, man te viss tiks piesaistīti, jā, sīki vēl nezinu, ka viņi arī pakos, jā, bet viņi pakos, viņi arī sukas pakos grāmatas, jā, viņiem tik liekas, ka viņš tur sēdēs, Tom un Džerī skatīsies, viņš, drukās mēlu mutu man te birojā, respektīvi tie, kas ir pasūtījuši pa Omni un tā tālāk, es sākuši un visu dienu, un noteikti arī rīt un parīt vēl drukāšu visu šitās te uzlīmītes, tikko man ienāk grāmata, es viņu pisu iekšā kastītē, uzlīmīt pa virsmu, zvanu Omnivistam, jā, man nepis tavas problēmas, meklē kaut vai 2 busiņas, bet tu man atbrauks viņām pakaļ. Respektīvi, es teiktu tā, ka visi, kas ir pieteikušies burtiski tuvākajās dienās, līdz 15. datumam grāmatas saņems. Varbūt kaut kādu mazu izņēmumu, kas, nebūs no manīm atkarīgs, bet, varbūt arī no manīm. Bet, jā, es domāju, līdz 15. tā kā nav tā kā parasti, es prāzinu, kā samaksāju, bet es jums kaut kad mēnešu laikā izsūtīšu. Nē, šoreiz ir operatīvi, tāpēc, ka man ir jāpis projām. Kaut kā tā, es, protams, atvainojos par tik garu vidiku un tiem, kas, nav ieinteresēti grāmatās un tā tālāk, bet man tas bija jāizskaidro, jā. Kaut kā tā, jā, tad es saku, būs vēl viens video, kad man būs grāmata fiziski uz rokas, tas, man liekas, būs 7. datums. Piekdien, ka es jums parādīšu, ko jūs pērkat. Ja jūs šobrīd sakat, skait naudiņu, jā, zin kā skait naudu, grāmati, zaipīs, jā, tu tā kā meklē kaut kādu nopirkt vācu aitas, un jā, un viņš saka, bļaļ, pīzdietis abi vecāki čempioni, jā, zin kā tur skraid pa izstādēm, un tur pīzdietis ir tur finansiāli advancēti, jā, zin kā māk, bļaļ, Lego salikt un tā tālāk, un tu samaksā, un tu nahuj kāmīt atsūti, tas pats beigts, bļaļ. Kaut kā tā, bet, nē, Žigim nav kidodz, jā, cik ir gadi pagājuši, neviens nevar pateikt, ka Žigis viņi ir kaut kādu uzmetis, tā kā tā. Labi, tā tad būs links, piesakās, un tad es iespēju robežās pēc iespējas ātrāk pakoju, jā, bet, ja jūs gribat mani satikt klātienē un dabūt lētāk, tad atzīmējiet tās pilsētas pieteikumā. Es pie jums piebraukšu, jā, ne tieši pie jums, jūs pienāksiet pie manīm, bet, būs. Davai tiekās, un tad kaut kad citreiz, jā.